nekad nav par vēlu. Marta, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretim, bet Marija palika mājās sēžot. Jēzus viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Marta steidzas satikt Jēzu, pirms viņš ir pārkāpis mājas slieksni. Kāpēc? Šķiet, viņa cerēja, ka viņš uzcels viņas brāli no mirušajiem. Ko gan citu viņa domāja, sakot: Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Jēzus apsolīja: Tavs brālis augšām celsies. Bet Marta joprojām nebija pārliecināta, vai Jēzus runā par mirušo augšām celšanos pēc pasaules gala, vai varbūt tas notiks ātrāk. Jēzus apstiprināja viņas cerības. Viņš teica: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Augšām celšanās nav kāds nākotnes notikums. Jēzus, kurš stāv blakus Martai, ir augšām celšanās. Viņš ir Dieva dēls, un visa vara, tai skaitā vara pār dzīvību un nāvi, ir viņa rokās. Jēzus ir mūsu augšām celšanās arī šodien. Dieva dēls, krustā sists un augšām celts pestītājs, kurš var piepildīt visas mūsu vajadzības. Tas nozīmē, ka nekad nav par vēlu lūgt viņa palīdzību un to arī saņemt, ja vien tas, ko lūdzam, ir saskaņā ar Dieva gribu. Nekad nav par vēlu lūgt palīdzību slimībā, ciešanās un nāves brīdī. Nekad nav par vēlu lūgt palīdzību labot kļūdas, kuras paši savā dzīvē esam pieļāvuši, izpostītas laulības, kaitnieciskas rīcības, nāvējošas atkarības. Kungs, Tu esi mana augšām celšanās. Lūdzu atpestī mani no grēka varas. Āmen.